Pārceļ pār daudzām citām pilsētām. Pilsētiņas apkārtne ir skaista. Visapkārt stiepjas kā viļņojošs loks kalni. Dabora augstien viņpus Daugavas. Vakaros un ziemeļos no Kaļkalniem līdz Jučiem zemāks, bet meža rutājumiem bagāts kalnu strēķis. Tikai rītos paliek vārti, pa kuriem nāk tumšā Aiviekste un gaišā Daugava, savienodamies abu pilsētu daļu vidū par vienu upi, par dižu, dziļu un nopietnu upi. Un kas reiz vizinājies pļaviņu laivā un baudīs dabas krāšņumu šeit, Daugavas krastos, tas nākamo vasaru atkal posīsies tādam braucienam. Un vispēdīgi, ja viņš ir brīvas profesijas cilvēks, sāks apskatīties pļaviņās pēc kādas tīkamas mājiņas. Jā, dabas skaistums ir vilinājis vienmēr šeit cilvēkus, bet kas gan būtu daba? Daugavas krāšņais plūdums. Ja vārda mākslas meistari par Daugavu nebūtu stāstījuši tuvu un tālu aiz šīs pilsētas robežām. Mēs varam būt lepni, ka mūsu pļaviņās ir bijusi mākslinieku kolonija, Jaunsudrabiņš, brāļi Štrāli, Emīlija Prūsa. Bet mēs varam būt lepni, ka vārda mākslas tradīcijas tiek koptas un turpinātas arī mūsdienās. Mēs varam būt lepni, ka īpaši šīs vārda mākslas tradīcijas mēs godā varam celt mūsu pilsētas jubilejas gadā.